Labrīt šajā svētdienas rītā, lai arī kur jūs mūs skatītos. Baudot rīta kafiju, brokastojot vai vienkārši laiski baudot svētdienas rītu. Prieks būt kopā ar jums! Šodienas raidījumā iedvesmojošas sarunas, vērtīgi padomi skaistumam, veselībai, kā arī tēmas, kas palīdzēs justies labāk gan jums, gan jūsu ģimenes mīluļiem. Palieciet kopā ar mums, jo svētdiena ir īstais laiks sev! Šodien runāsim par skaistumu, par pārliecību un veselīgu ādu. Kā mūsdienu estētiskā medicīna palīdz justies labāk savā ķermenī un kā atrast sev piemērotākos risinājumus. Dakteris Annas Bērziņas ādas klīnika. Individuāla pieeja, mūsdienīga dermatoloģija un estētiska harmonija Rīgā, Meža parkā. Konsultē bērnus, pusauģus, sievietes un vīriešus, piedāvājot personalizētus risinājumus ādas veselībai un estētikai. Dermatologa konsultācijas, estētiskā dermatoloģija un injekcijas, lāzera procedūras un lāzera epilācija, aknes, rozācijas un pigmentācijas ārstēšana, M-face sejas lifting procedūras, individuāli ādas kopšanas plāni, rūpes par veselu, starojošu un estētiski skaistu ādu drošā un profesionālā vidē. Anna, pirms 3,5 gadiem atvērāt klīniku. Pastāstiet, lūdzu, kas ir mainījies pa šo laiku? Jā, klīnika mums ir jau 3,5 gadus, un tās lielākās izmaiņas ir bijušas pusotru gadu pēc klīnikas atvēršanas, ka mēs to paplašinājām divreiz lielāku, 2 stāvos, ar ieeju no ēkas ārpuses pirmajā stāvā, kas, manuprāt, klientiem, pacientiem rada ļoti ērtu piekļūšanu mūsu klīnikai, gan ar sabiedrisko transportu, gan ar personīgo auto. Plus, protams, esam paplašinājušies arī piedāvājumu klāstā, speciālistu loks ir paplašinājies, tātad komanda ir divreiz lielāka, un tas viss, ko mēs šobrīd saviem pacientiem varam nodrošināt, ir, manuprāt, visbūtiskākais abās jomās, gan tā saucamā klasiskā dermatoloģijā, tas nozīmē visas iekaisīgās ādas saslimšanas, ādas veidojumi, kurus mēs piedāvājam noņemt gan ar lāzeru, gan ķirurģiski, gan otra puse, kas ir tā saucamā estētiskā dermatoloģija, tātad visas skaistuma lietas, sākot ar injekcijām un lāzeru procedūrām. Un aktuālās, manuprāt, tēmas, kas šobrīd iet savu uzvaras gājienu, tās ir arī ķermeņa procedūras, gan lāzera procedūras, gan radiofrekvence, gan arī visa veida sejas izskata uzlabojošas procedūras. Viss, kas nepieciešams ādas veselībai un skaistumam. Sakiet, lūdzu, vai vasaras laikā var veikt kādas lāzera procedūras, jo ir tāds mīts, ka vasarā lāzera procedūras pilnīgi un galīgi nē? Mans viedoklis par procedūrām vasaras laikā ir sekojošs, ka, ja pacients ir izglītots un zina, ka sava āda ir jāpasargā no pārmērīga ultravioletā starojuma un saules aizsargkrēma lietošana ir tāda ikdienas rutīna, kas ir jau kā ieradums, ka tas tiek lietots ne tad, kad mēs ejam uz jūrmalu sauļoties, bet ka tas ir ikdienas ādas kopšanā, tad arī vasara nav periods, kad būtu jāpārtrauc veikt lāzera procedūras. Kurā vecumā sievietei vajadzētu jau sākt rūpēties par savu ādu nopietnāk, ne tikai ar sejas krēmu? Tipisks jautājums no pacientu puses, vai es neesmu jau kaut ko nokavējis, vai kurā vecumā tad kura procedūra būtu piemērotāka. Mans viedoklis ir, ka vecums nav būtiskākais faktors, kuru vērtēt, izvēloties vienu vai otru procedūru. Drīzāk tā esošais ādas stāvoklis ir būtisks. Tas, ko mēs esam darījuši visas dzīves laikā, tas ļoti ir redzams uz ādas. Un galu galā nemazāk būtisks jautājums ir, kas ir tas, kas pacientam pašam traucē, nepatīk, un tad vadoties no šīs kombinācijas var vislabāk saprast, kura tad ir tā piemērotākā procedūra. Mūsdienās vēl joprojām zobārsta apmeklējums daudziem saistās ar stresu, ar bailēm. Taču zobārsta apmeklējums var būt arī mierpilns. Dental Art – mūsdienīga zobārstniecības klīnika Rīgas centrā. Zobu implanti un protezēšana, smaida estētika, venīri, balināšana, kompozīts.
sedācija, zobārstēšana miegā, zobu sakņu kanāla ārstēšana, ķirurģija, zobu ekstrakcija, konsultācijas un diagnostika, vispārējā zobārstniecība, profesionāla zobu higiēna. Zobu ārstēšana miegā ir tik laba lieta. Tā ir īstenībā mūsu misija. Tā ir lieta, par ko mēs stāstam jau vairāku gadu garumā, ka zobus var ārstēt bez trauksmes, bez sāpēm, bez satraukuma, un pie zobārsta var nākt kā ciemos pie drauga. Daļai pacientu tas ir emocionāls atbalsts, jo pie mums nāk cilvēki, kuri baidās no zobārsta, kuram ir bijusi nepatīkama pieredze pagātnē, un mēs ar to varam strādāt. Bet ir arī daži fizioloģijas aspekti, ar kuriem mēs varam strādāt, pieņemsim vemšanas refleks pastiprināts, vai kad pacients nespēj nogulēt to pašu stundu vai 2 procedūras laikā, ar to arī palīdz kontrolēts miegs jeb sedācija. Sedācijas veidi ir dažādi. Pirmais veids ir sedācija ar slāpekļa oksidulu vai tā saucamo smieklu gāzi, kur var izmantot pie īsām nesāpīgām procedūrām, lai pacientu vienkārši nomierinātu. Otrs veids ir intranazāla sedācija. Ievadam medikamentu caur degunu, arī speciāli izsmidzinātāju, un tas arī der īsajām procedūrām, kuras nav sāpīgas, līdz 20 minūtēm. Tad ir intravenoza sedācija, ko izmanto visbiežāk. Tā ir tāda ekstra, kas nodrošina komfortu, papildus atsapināšanu, un pacients var būt no viegla relaksācijas stāvokļa līdz pat ļoti dziļam miegam, kas ir 1-2 soļi līdz vispārējai anestēzijai. Tātad saglabājas elpošana, saglabājas visi refleksi, bet ar pacientu kontakts nav. Viņš ir komfortā, viņš ir atslābis. Ar to tiek nodrošināti visi nepieciešami apstākļi stomatologa darbam. Ne sedācija, ne arī vispārēja anestēzija nav veicama ierobežojumi. Ierobežojumi tikai veselības stāvokļos. Sedācija piemērota arī bērniem, jebkurā vecumā. Mūsdienās sedācija un vispārēja anestēzija ir ļoti drošas. Pirms katras manipulācijas, pirms katras sedācijas, vispārējas anestēzijas, pacientu konsultē anesteziologs, pacients tiek atbilstoši sagatavots, lai padarītu gan sedāciju, gan vispārēju anestēziju maksimāli drošu. 3 galvenās lietas, ko atcerēties pirms sedācijas vai vispārējas anestēzijas: izstāstīt visu par savu veselības stāvokli, izpildīt noteikumus, neēst 6 stundas, nedzert 2 stundas un būt praktiski veselam. Visbiežāk pacienti pēc sedācijas, narkozes vai jebkuras citas sedāciju procedūras saka, nebija nemaz tik traki. Es noteikti atgriezīšos, es ļoti labi izgulējos, un es vairs nebaidos no zobārsta. Tas ir pats galvenais. Nav prātīgi atlikt zobu ārstēšanu dēļ bailēm un trauksmes, un tāpēc vajag izvēlēties zobus ārstēt ar komfortu, izmantojot sedāciju. Un sedāciju klīnikā Dentalart, tāpēc, ka mēs esam labākie. Pie mums strādā ļoti, ļoti uzmanīgi anesteziologi, ļoti labi un kvalificēti zobārsti, kuri padarīs zobu ārstēšanas procedūru patiešām komfortablu. Vai zināji, ka īsta šokolāde var būt ne tikai garda, bet arī vērtīga un kvalitatīva baudījuma pieredze? Šodien mēs atklāsim, kas tad ir patiesi laba šokolāde un kas slēpsies tās garšas. Rūgčs šokolāde – augstvērtīgas, kvalitatīvas un patiesas šokolādes pasaule. Pilns šokolādes ražošanas cikls no kakao pupiņas līdz tāfelītei, 72 stundas granīta dzirnavās, šokolādes bez pievienotām pārtikas piedevām, unikāli produkti kā 100% šokolāde, ekskursijas un degustācijas, meistarklases gan bērniem, gan pieaugušajiem. Sveiks, Nārmon! Sveiciens īsti šokolādes pasaulē. Jā, šī ir viena no grūtākajām intervijām, jo šokolāde tā ir man stihija. Es bez šokolādes tas ir neiedomājama dzīve, un man ir pilna mutes ieklām, man grūti parunāt. Tad tu varbūt izstāsti, kas ir tā šokolādes burvība? Burvība, man liekas, slēpjas vienkāršībā. Tātad pats galvenais ir augsts kvalitātes izēvielas. Šokolāde nevar iztikt bez ļoti labām kakao pupiņām, augstvērtīga kakao sviesta,
cukurniedara cukura un pieniņa, piena šokolādes gadījumā, un vairāk nekā liek. Tā ir tā patiesās laimes formula. Kas bija tas, kas tevi pamudināja ražot tieši šokolādi? Pavisam nejauši sastapos YouTube, internetā ar šokolādes ražotāju, kas šokolādi gatavo pēc šīs vecās labās metodas, pilnais cikls no kakao pupiņas līdz tāfelītei. Es savā optimismā tajā procesā iemīlējos un sapratu, ka man tas ir jādara. Un tas stimuls un dzinuls bija tāds, ka man bija milzīgs pārsteigums, ka Latvijā praktiski lielākā daļa arī mazo šokolādes ražotāju iet to vieglāko ceļu, nopērk tos šokolādes čipsus un izkausē viņus, to šokolādes kakao masu. Līdz ar to man vajadzēja būt tam, ja ne pirmatklājējiem, pirmais es nebiju, bet tā patiesā ceļa gājējiem. Tas man uzrunāja, un es redzēju tur brīvu nišu. Ir jāmīl tas process, jo darba ir nežēlīgi daudz, bet tie, kas to saprot, tie novērtē un dod prieku censties. Šokolāde esot mīlestības ēdiens, tad varbūt tu vari paskaidrot, kas ir tas šokolādes mīlas fenomens? Šokolādē ir tāda burvīga viela kā teobromīns, tā ir tā laimes izraisītāja. Ja? Aha. Tā ir patiesība par šokolādi, ja šokolāde sniedz zināmu laimes devu. Tad, respektīvi, ražotāji visi tādēļ ir smaidīgi. To mēs tagad uzzinājām. Izstāst varbūt vairāk par procesu. Kā tas, kā tas process ir līdz tam, ka šokolāde jau ir kādam rokās? Tātad šis ir tas gadījums, varētu teikt, mūsdienās jau retais gadījums, kad šeit, zem viena jumta, šokolāde veic to visu ceļu no kakao pupiņas līdz tāfelītei. Latvijā kakao pupiņas neaug, viņas aug siltajās zemēs, tur, kur mūžīgā vasara. Savukārt īstā šokolādes ražošanas procesā tas šokolādes ceļš sākās no kakao pupiņu grauzdēšanas. Tad mēs iegūstam to, kas tas labais tajā kakao pupiņā. Tas ir riekstiņš, kodoliņš, un tā ir īsta šokolādes galvenā izejviela. Tātad šeit nav nekādas mistiskās kakao masas, te ir tikai īsts kakao pupiņas, kas ir pamats, un tad atkarībā no šokolādes vai pievienojam sauso pieniņu. Ja visiem pāriem, kam garšo, kas mīl tumšo šokolādi, tad vienīgā papildus izejviela ir cukurniedara cukurs, un tas ir viss, vairāk nekā. Process no pupiņas līdz šokolādes tāfelītei iepakotai, iesaiņotai ir nedēļa. Kas ietilpst šajā procesā? Pirmajā dienā grauzdējam kakao pupiņas, ļaujam viņām atzist. Otrās dienas rītā mēs tās kakao pupiņas sadalām divās daļās, kodoliņos un čaumaliņās. Tad kodoliņi mums ir galvenā šokolādes sastāvdaļa. Kodoliņus mēs beram iekšā melanžerā, jeb latviski sakot dzirnavās. Tur process dzirnavās norit vismaz 72 stundas. Tad mēs no dzirnavām izliejam ārā vannītēs sākotnējo šokolādi, kurai ļaujam atzist un sacietēt. Tā ir pirmatnējā, ir mežonīgā šokolāde. Tur ir process, kas saucās šokolādes rūdīšana, ir modernais vārds temperēšana, pēc kura veikšanas tad šokolādi varam liet formiņās, un tad jau pakot attiecīgi iepakojumos folijā, kartonā un tā tālāk. Un tā jau ir tā 6.–7. diena principā. Bet tad to šokolādi, pirms viņi ir norūdīti, viņi tāpat var ēst? Viņi var ēst, viņi var karstos dzērienos, var taisīt karsto piena šokolādi, var taisīt tīro kakao, jeb ceremoniālo kakao. Viņi var tāpatās graust un našķoties. Tam, kā es minēju, nav nekāda saistība sakara ar garšu un ar aromātu, ar smaržu. Kā jau minēju, tad kakao pupiņas neaudzē Latvijā. Kur viņas audzē un vai tu esi bijis šajās audzētavās? Par cik man tā šokolādes ražošana ir vairāk kā dzīvesveids un hobijs, tad reiz gadā cenšos aizbraukt ciemos pie kakao. Pagaidām bijuši 2 braucieni. Viens bija uz, varētu teikt, dzimteni, uz Dienvidamerikas pusi, Centrālā Ameriku, uz Kostariku. Un šī gada sākumā arī uz Indonēziju, uz Balijas salu. Degustācija, tas ir skaisti. Bet tev ir vēl viena laba pievienotā vērtība – ekskursijas un meistarklase. Tieši tā, jo kas par šokolādi bez našķošanās, bez degustācijām un bez darbošanās. Ja? Tātad mēs piedāvājam degustācijas, šokolādes visdažādākajos veidos, piena, tumšās, karsto šokolādi, būs arī saldējums beigās. Un galvenais programmas nagla ir meistarklases. Tātad, kas ir meistarklase? Tā ir šokolādes tāfelīte, uz kuras mēs uzklājam izkausētu piena šokolādīti, ar karotīti izlīdzinām, un tad
mēs atceramies par savu bērnu sevī, ņemam karotīti un sākam dekorēt. Meistarklases ir tikai bērniem vai arī pensionāriem? Pilnīgi visiem. Protams, vispopulārākās viņas ir skolēnu, bērnu vidū, bet visi pieaugušie, kuriem ir drosme un kuriem ir dzīves prieks un vēlme izpausties, arī vienmēr labprāt ņem dalību. Tā kā aicināti ir pilnīgi visi. Lieli, mazi. Vīrieši, sievietes? Vīrieši, sievietes, un it īpaši vīrieši, jo parasti jau vīrieši ir viskaunīgākie, ja, tā kā arī viņiem. Bet viņi sēdās šokolādi tavējo, Jā. Un tad viņi ir mīlestības pilni un turpina savas dienas gaitas un lutina savas sievas. Tieši tā. Un turpina būt paklausīgi savām sievām. Jo kā tad nu bez tā? Kāpēc cilvēki arvien vairāk izvēlas individuālos treniņus? Šodien noskaidrosim, kā individuālie treniņi palīdz efektīvāk sasniegt rezultātus un ar lielāku motivāciju. Sveiki, esam atbraukuši uz MyFitness Sāga. Kas tad ar mani šodien notiks? To uzzināsim no Agatas. Sveika, Agata! Sveiks! Kas tad šodien notiks ar mani? Mums plānā ir veikt ķermeņa uzbūves analīzi, un to mēs izdarīsim ar bioimpedances svariem. Jā. Atstāsim šo vārdiņu profesionāli ziņā. Ko tad varam? Dodamies, jā. Šobrīd ievadu mans personīgos datus, jo Agata man pieskatīsies, pēc tam nākšu šeieni vēl un vēl, lai redzētu to progresu. Cerams, ka ne regresu. Tā, datus es savadīju, un tagad tev vajadzēs kāpt uz svariem, lai mēs nomērītu tad ķermeņa kompozīciju. Zināsim muskuļu masu, tauku daudzumu, svaru, un vēl būs arī citi rādītāji. Visus nesaukšu. Dūs kaut ko arī sāpēs? Nedošas, nē. Nesāpēs. Tad labi. Var kāpt virsū ar skatu uz šo pusi. Mērījumi ir veikti, viņi šeit ir šajā kastē, un tad tagad, skrienot pāri Svarīgākos. Okay. Tad galvenais, ko mēs varētu pateikt, tad kopējais svars ir normas robežās, muskuļu masa ir pietiekama, tauku daudzums gan varētu būt mazāks, tas šobrīd ir par lielu. Tā viņš šeit norāda. Viscelārie tauki ir arī līdz ar to, tā kā ir kopējie tauki, vairāk viscelārie tauki arī ir palielināti. Šeit mēs varam redzēt arī pamatvielmaiņu, jeb bez kādām aktivitātēm, cik nepieciešams kilokalorijas, un ar aktivitātēm iekļaujot 3 treniņus nedēļā. Bioloģiskais vecums ir mazliet jaunāks, tad 40 gadi. Pēc ķermeņa tipa atzīmēts kā standarta. Tad šeit mēs varam redzēt salīdzinājumu abās rokās. Muskuļu daudzums diezgan līdzīgs, un abās kājās arī diezgan līdzīgs, bet rāda nelielu disbalansu, ka labajā ir mazliet vairāk, tā kā jāpievērš uzmanību treniņu laikā, varbūt tad sākt ar kreiso kāju, pēc tam tad ar labo. Rādījumi ir diezgan daudz. Un kas tad man ir jāsamazina, jāpalielina vai kā? Ir būt vēlams samazināt tauku daudzumu, tad jāpievērš uzmanību uzturam. Varam piestrādāt, protams, arī pie muskuļu masas, tā gan ir kā normas robežās, bet vienmēr ir vieta izaugsmē. Un kas tad ir jādara? Jāsporto, jāsako līdzi uzturam, pietiekoši daudz olbaltumvielas. Tad vienmēr sakot, jānāk trenēties uz MyFitness Sāga vai kur citur uz kādu no MyFitness, un kas zina, varbūt pie Agatas, vai ne? Jā. Tiekās. Tā, ejam trenēties, ja? Ejam. Itālijas mode jau sen simbolizē kvalitāti, eleganci, sievišķību. Šodien ielūkosimies, kas tad ir pieejams Latvijā? Impazendo – apģērbi un aksesuāri no Itālijas. Ikmēneša kopīga iepirkšanās Itālijas apģērbu un aksesuāru fabrikās. Interneta veikals un neliels klātienes šourūms. Palīdzam jums kļūt vēl skaistākām draudzīgā un jautrā gaisotnē. Mēs atrodamies Impazendo veikala šourūmā. Mums ir apģērbi no Itālijas priekš sievietēm dažādu izmēru, gan standarta izmēru, kas nozīmē SML, gan arī plus size izmēru dāmām.
Šo sezonu modē īpašā aktualitāte ir sievišķība, sievišķīgas formas, izteikti viduklīši, akcentēti gurni, pasteļtoņi, īstenībā nepamet modes sezonu un pumpiņas. No zīmoliem īstenībā mūsu veikalā netiek pārstāvēt ļoti daudz, bet ir uzsvariņš uz imperiālu zīmolu, kas atšķirās ar tiešām tādu eleganci un labu kvalitāti. Savukārt no apaviem pie mums var iegādāties Federica Lancioni apavus, kas arī ir Itālijā pazīstami ar ļoti labu kvalitāti un aktuāliem dizainiem. Savukārt pārējo apģērbu mēs izvēlamies tā, lai būtu laba kvalitāte audumam, lai būtu maksimāli dabīgi materiāli. Ja tu dodies uz kādu svinīgu pasākumu, es ieteiktu vilkt žaketi ar svārkiem, un mēs varam piedāvāt no mežģīnas auduma šo te apģērbu, kas arī šogad ir ļoti trendā. Mūsu klienti ir sievietes, kuras uzdrīkstas izcelties, kuras grib izskatīties labi, un mūsu ieteikums īstenībā ir nebaidīties. Apģērbam ir ļoti liela nozīme. Pirmkārt, tad, kad mēs esam skaisti apģērbušās, mēs labi jūtamies un mēs liekam arī apkārtējiem caur to justies labāk. Ir labi, ja ir tāda vieta, kur tu vari atnākt, justies tu pati un par tevi parūpējas, gan fiziski, gan garīgi. Miera vieta tavam skaistumam. Tavam skaistumam salons Ogrē. Sejas procedūras, klasiskā un spā masāža, enerģētiskie Tibetas bļodu seansi, ledus kropstu pieaudzēšana, vaksācija. Tavam skaistumam Ogrē ir ne tikai salons, bet arī vieta, kur var gūt mieru un harmoniju. Kā mēs izlēmām uztaisīt savu salonu Ogrē? Tas bija apmēram pirms nepilniem 4 gadiem, kad es vēlējos piepildīt savu sapni un kļūt par permanentā make-up meistari. Es to piepildīju, atvēru salonu, un tad es sapratu, ka īstenībā permanentā make-up pakalpojumi nav mans. Un es paliku uz saviem vismīļākajiem pakalpojumiem, kas man patīk visvairāk. Strādājot, tas sagādā gan prieku, gan gandarījumu. Ir tā, ka darbā var vienkārši aizmirst visu ikdienu, un mums ir svarīgi tas, lai klienti jūtas atpūtušies, relaksēti. Un tā ir tā mūsu salona galvenā doma, ko mēs vēlamies dot klientiem, to mieru un harmoniju, jo šeit nav troksnis, šeit nav ikdienas kņada. Mūsu klientiem pie mums salonā ir jājūtās gaidītiem, mīlētiem un lutinātiem. Dziedinošās bļodas manā dzīvē ienāca tīri nejauši. Pie pirmās bļodas es nonācu pēc citu cilvēku ieteikumiem savas dzīves smagā brīdī. Šī viena bļoda mani dziedināja un aizveda mani tālāk šajā ceļā pie jau daudz bļodām, un es ar lielu prieku palīdzu cilvēkiem, kuri arī ir grūtā brīdī, un ar šīm bļodām gan dodos pie viņiem, gan viņi nāk pie manis. Cilvēks ļoti atslāpst, klienti aiziet tādos kā prāta ceļojumos, ko viņš pat nav sagaidījis. Atnāk kaut kādas atziņas pie viņiem, saprot savas dzīves, varbūt tālāko mērķi, relaksācija, miers. Mēs esam pateicīgi saviem pastāvīgajiem klientiem, un vienmēr jauni klienti pie mums ir ļoti gaidīti. Paldies, ka šo svētdienas rītu jūs pavadījāt kopā ar mums. Ceram, ka dzirdētais jūs iedvesmoja, deva vērtīgus padomus, varbūt idejas, un, kas zina, varbūt deva impulsu vairāk parūpēties par sevi, lai mierpilna, piepildīta un skaista šī diena. Un neaizmirstiet, ka veselībai un veselīgam dzīves stilam ir jākļūst par mūsu ikdienu.